Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Sporta avīze un Gemos. Iepriekšējā sērijā 1000 jūdžu ekspedīcijas komanda Siberutas upes krastos uzgāja Sāgo palmas cietas ražotni, kur top galvenais Mentavai pārtikas produkts Sāgo milti, bet tad piedalījās pirmatnējās ķieģeļu rūpnīcas darbā un pagatavoja īpašu ķieģeli ar autogrāfu. Nobraucot gandrīz 2 stundas, ceļotāji iepazinās ar pirmajiem Mentavajiem, ģimeni, kas dzīvo upes krastā un no palmu zariem gatavo jumta segumu. Pagaršoja Sāgo palmas maizi un pamazām sāka saprast, ko nozīmē Mentavaju tetovējumi. Bet galvenais pārliecinājās, ka džungļos vienīgais samaksas veids ir cigaretes. Siberutas salas upes krasti ir kļuvuši pavisam vientulīgi, un tikai retumis ir pamanāma kāda māja vai salmu jumts. Arī cilvēki, izdzirdot motora rūkoņu, nāk krastā aplūkot braucēju laivu. Halo! Šeit apstāties prasa? Jā. Prasa vai vajag šitā? Šeit prasa? Jā. Vajag. What's she saying? Tādā vieglā raganiņas balsī. Bet labās raganas jau neko slikti nedara, ne? Nu, mēs principā griezāmies klāt un Jānis laivā saka, ka jau tā cilvēka kādāja atvesi, ka mēs tagad viņu tur dzied un ka tā notiek kaut kāda rituāla dziesma un ka tagad mēs iepazīsimies ar cilvēku kādāja atvesi. Uz ko cilvēku kādāja atvesi, pirmais jautājums bija Jānim, vai tu man neēdīsi? Tā mēs viens otru ieraugam. Es domāju, gan garš ar brillēm zaļām, var nepatīk izlēm no upes tāds. Te au vai lietoi kā? Tad kokos padzerties mums. Tikai makānang mateīna. Ara kua te anai me hia kama lau. Kā parunāsimies, padraudzēsimies. Bram, vai tu saproti, ko viņi saka? Nē. Viņa teica, ka viņi nobijās no mums. Viņa man bija brilles, un tad viņa teica, ka viņi nobijās tām brillēm, un viņi domāja, ka mēs esam apbraukuši viņu sapēst. Tā, lai gan mēs, man liekas, varbūt domājam gluži otrādi, ka mēs te braucam par kaut kādām nezināmām upēm un nezināmiem reģioniem, un tad visādi stāsti par cilvēku ēdājiem un tam līdzīgi. Mēs varbūt otrādi domājam, bet beigās jau viens otru pacienā ar cigaretēm un uzdzied. Viss kārtībā. Bagaya, tamalaku, eke, savos 32 gados nodedzēja pasakāja raganu. Ja tava māja būtu uz visu kājas, es man ārā nekāptu, es airētu ar rokām prom, jo tādi, ja kāds man rādītu raganiņu dzīvi, tad tā būtu viņa. Latvieši vēl uzlikt tur kārpus degunu, bet viņai mačetīta. Bez zobiem tur stāv, dzied kaut ko, tur smējās. Lai gan man liekas, viņa bija kaut kādā vieglā, tādā kaut kādā... Mēs nezinām, kas viņai tur maciņā bija, kad viņa vēl kārā šķiltā viņas, bet tāda. Ja pārējās tās meitenes vai mazmeitas, kas tur sēdēja tādas klusas un mierīgas, bet tā tur deva vaļā, varbūt izbijusi aktrises, nezinu. Bet tā, jā. Nu, šamaņa sieva jau ir šamaņa sieva, viņa jau nevar būt nešamaņa sieva. Nu, ja viņa bija šamaņa sieva, bet tā bija, nu, tāda, es teiktu, tāda ekstra. Sarunas ar šamaņa sievu notiek ar 2 tulku palīdzību. Pavadonis Brams tulko no angļu uz indonēziešu valodu, bet vietējais pavadonis no indonēziešu uz Mentavai valodu. Protams, pirmās sarunas ir par cigaretēm,
kas nepieciešamas šamaņa sievai, lai draudzība turpinātos. Nu, to, ko džungļu cilvēki ēd, un kā viņi uzbur savu pasauli, un kāpēc viņi mūs redz priecīgi, nevis bēdīgi, to mēs, diemžēl, nu, tik daudz drosmes man nebija, lai palūgtu ieskatīties. No mūsu skatu punkta mazliet trakas sievietes maisiņā. Nu, jādomā, ka tur ir kaut kāda viela, kas tiek patērēta, lai labāk sajustos kopā ar esošiem nosacījumiem, džungļiem un upi blakus un negaidītiem ciemiņiem. Bet tas gan tie diezgan uzkrītoši, ka diezgan daudz cilvēki lieto ne alkoholu, bet kaut ko koštā vai pīpē, nu, tur nevienmēr var saprast. Pēc pirmā dūma šamaņa sievu visvairāk ieinteresē ekspedīcijas kamera, kurai arī tiek veltīta dziesma. Jangan lebar aku kebut, surah aku Jā, viņam tāda pirmā tikšanās bija ar tādu notetovētu cilvēku, kas tur pie upes sēž un nezinu, 200 gadus vecs vai kaut kas tam līdzīgs, un tad viņi vēl izmetās un novelk drēbes un parāda, kā tur visi tie tetovējumi un ko tur kas nozīmē un tā. Nu, tas bija iespaidīgi un tas bija tā eksotiski salīdzinājumā ar to, ko mēs tiešām redzam ikdienā gan Eiropā, gan ikdienā Indonēzijā. Jo nevienā pilsētā man neko tādu nebiju redzējis un atbraucot šeit uz tādu Mentavai salu, kur tiešām ir šamaņi un ciltis un tam līdzīgi, kas cilvēki tiešām dzīvo kaut citā pilnīgi ritmā un varbūt mums pat nezināmā un nesaprotamā. Tas bija iespaidīgi. Nu, tas bija citādāk. Mentavai uzskata, ka dvēsele ir neatkarīga un tā jebkurā laikā var pamest ķermeni. Tetovējuma uzdevums ir noturēt dvēseli ķermenī. Mentavai tetovēšanas kultūra tiek uzskatīta par senāko zināmo uz zemes. Tomēr tā ir draud izzušana. 20. gadsimta vidū Indonēzijas valdība un kristiešu misionāri centās izskaust tetovēšanas kultūru Mentavai salās, pasludinot tetovētus cilvēkus par noziedzniekiem. Es pirmo reizi aizdomājos par tetovējumiem, jo, zin kā, man liekas, mūsdienu paudze sabliež visu kaut kur priekšā pakaļā, viņas tur paši nezinu, ko tas nozīmē, nu vienam tur dzīves moto, vienam tas, nē, nu viss kārtībā, man profesija to neatļauj, droši arī būtu sazīmējis visu sev, bet nu viņai tā, nu tiem cilvēkiem tā ir kaut kāda, nu, atpazīšanās zīme, vai tur šamaņa sieva, tad tur ir tas, tur putni, tur ir tas, un tur vēlāk, kur viņš teica, ka tur ir nogalinājis, tad uztetovēt cilvēku vai sejas, nezinu, tur, nu, tā ir tā paudze, tā ir tā cilts, tas ir tas. Tad kaut kādam tetovējumam, manuprāt, ir baigā nozīme. Bet nu, es sapratu to, ka tas tāds baigā rotas lieta. Tagad jau pasaulē tas modes kliedziens, viens futbolists notetuvē roku ar svētzīmēm, visi liek svētzīmes, Dievam netic. Kaut kā stulba, man liekas. Tad tā ir drusku savādāk. Pirmkārt, jau man šķiet, ka, lai vispār tetovētu sevi pie pilnas apziņas un tādā saprātīgā vecumā, nu, tam tomēr ir jābūt diezgan skaidram solim, kāpēc. Un te ir viena no retajām reizēm, ka tu redzi, ka tiem cilvēkiem, kas ir tetovēti, ir pilnīgi skaidrs, kas tas ir par tetovējumu, kāpēc viņš ir un ko tas par tevi liecina. Ja man nav ne mazākās jausmas, ko par mani šobrīd liecina, teiksim, man uz kakla uztetovētais ķīniešu hieroglīfs. Bet te tiešām tā pārliecība, ka tas ir kaut kas tiešā veidā pārmantots, saprotams, pieņemts un tu būtībā ļauj cilvēku nolasīt vieglāk tiem, kas tevi nezina. Tetovēšanās kultūra jau vispār ir sevis pārveidošanas kultūra kaut kādā formā, un tas tomēr ir diezgan iespaidīgi. Nu, ko tad vēl cilvēks tādu dara? Nu, viņš jau neravē pa vienam pirkstam ārā, lai pastāstītu, kas viņš ir, vai matus kādreiz tur skuja pēc griezuma, vai stiepjas kaklus, jā. Ausīs tās caurums šausmīgos taisa. Man tiešām drīzāk šķiet, ka
ka vispār pieņemot faktu, ka var to darīt, ka var tetovēt, un droši vien, ka uzreiz ir vieglāk saprast, kāpēc cilvēks to dara. Šajā gadījumā viņi jau dod stāstu, kāpēc, protams, lai saprastu tā, ka tu ieraugi pa gabalu, kas tu man tur esi draudziņ, kas tev ir tās rokas, tur ir atetavēts. Nu, tad droši vien, ka jādzīvo šeit, jāsaprot kultūra, jāpieņem kaut kāds uztveres veids. Protams, ka man liekas smieklīgi, man parāda par tādu saulītu plotu un saku, tas ir gaismanās. Nu, tā, kā tev liekas muļķīgi, bet tāpat laikā, ja tas ir folklorā kaut kur iekšā, tam ir kaut kāda ticamība, cilvēki to redz un gan jau, ka tam ir kaut kāda cilvēcīga nozīme. Lai saglabātu savu kultūru un dzīvesveidu, mentavaju ciltis iet arvien tālāk džungļos. Tomēr, lai kā viņi censtos paslēpties, viņi dzīvo uz salas. Globalizācija un dažādas biznesa intereses ir nokļuvušas pat līdz šai tālajai, necaurējumu džungļu ieskautajai zemē. Ekspedīcijas turpinājumā 1000 jūdžu komanda satiks Lau-Lau cilts šamani un uzzinās par mentavaju garu pasauli un par to, kā nokļūt debesīs, bet tad ar savu lielo laivu mēģinās nobraukt vēl tālāk džungļos. Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Sporta avīze un Gemos. Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Sporta avīze un Gemos. Jūdžu komanda ir nonākusi līdz Lau-Lau cilts umai. Tā ir tradicionālā mentavaju cilts māja, kur pulcējas, lai svinētu dzīves galvenos notikumus. Uma ir arī vieta, kur māca jaunos šamaņus, jeb sikerei. Šeit viņi apgūst dzīvi harmonijā ar lietusmežiem un dabu, iemācās piesaukt garus un dziedināt slimos. Nu, tad, kad mēs tiešām palūdzām, lai mūs iepazīstina ar šamani, bija neizpratnes pilna skatiena apkārt, kāpēc tas vai tas nevarētu būt šamanis, jo šamaņi ir visi var ārstēt, nu cik kurš talantīgs. Nu, redz, šitie vēl nav notetovēti, es drusku esmu. Principā, nu, ja mēs skatāmies uz šo soli, tad šamanis esmu es. Ja es paiešu ārā, tad šamanis būs, kur viņš visticamāk. Nē, bet tā jau skaists stāsts. Tā jau ir skaists stāsts par šamaņiem, kas zina senču gudrības, tāpat kā pie mums. Pie mums taču arī vēl ir gudrās dāmas. Kas tas ir? Parādi. Makanan itu turis. Tas ir ēdams tiešām? Jambu ini turis. Nu, tu pirmā. Tu ņem un tad es. Keteng kali. Nu, tu ņem. Tak boleh dimakan bijinya. Nu, ja viņš ēd, es arī var mēģināt, ne? Enak turis. Udah cari ya. Good. Ayo. Kad Lau-Lau šamanis ir saņēmis prasītās cigaretes, var sākties saruna, kas tikpat sarežģīti tiek tulkota ar 3 valodu starpniecību. Viņš iemācījās maģijas mākslu no saviem vecākiem. Tā ir nodota ģimenē no vienas paaudzes uz otru. Kad viņš grib dziedēt, viņam ir jāizmanto tradicionālais apģērbs, apmetnis, cepure un arī dudā. Viņi to sauc par dudā, to lietu, ko liek ap kaklu. Ada ramuan itu dari daun-daun. Pēc tradicionālā apmetņa izmantošanas viņi kūpina dūmus apkārt mājai. Šīs darbības mērķis ir izsaukt viņa tēvu un vectēvu garus. Viņš ir tikai starpnieks. Tie, kas patiesībā veic dziedināšanu, ir viņa senču gari. Un tad, pēc tam, kad viņš beidz dēļu un mājas dūmošanu, viņš paņem saknes un lapas no meža un izmanto tās kā zāles. Does he know who will be next?
Vai viņš zina, kurš būs nākamais, kam atdos savas zināšanas? Penerusnya gitu. Misalnya siapa mau jadi si kere. Oto kan anan nekeu. Anan si kau nu kasabagi ku bagi nu gelaki sia. Ne palagi lagi anan ne anu. Oh, kana mampir takwa kasi kana nanya, kana Pokoknya belum batak. Viņam ir dēls. Šīs zināšanas var tikt nodotas tikai vienas ģimenes pārstāvim. Tās nedrīkst nodot svešiniekam. Nu, kas man šķiet tiešām mazliet jautri, ka cilvēks apzinīgi noklausās katru reizi to, ko viņam saka indonēziešu valodā un pagaida, lai pārtulko viņam mentaviju valodā. Nu, es neticu, ka viņš nesaprata neko. Vienkārši man patīk tā attieksme, ka tu esi šamanis, tad tu pagaidi, tad neskrien savu atbildīti pretī. Un kas vēl bija ļoti skaisti redzams, ka šķiet ciema vecākais vai kāda cita augsta ranga amatpersona, kas mums palīdzēja sarunāties ar mentavēju šamani. Stāstīja daudz vairāk nekā mentavēju šamanis bija pat pamanījies vienā vārdā atbildēt. Tas nozīmē, ka cilvēkiem rūp tas, kas ap viņiem notiek, un tā vēsture. Un gribās pastāstīt labāk, varbūt. Nu, ja vecais zēns ir saguris un šodien negrib runāt, tad gribas piebilst kādu vārdu klāt. Un tā ir kaut kāda laba lieta. Tas jau nav. Tas nozīmē, ka apzināti vai neapzināti arī ciema vecākais pieņem šamaņa lomu. Kā viņš domā, vai ir iespējams palīdzēt citu tautu kultūru cilvēkiem, piemēram, baltajam cilvēkam? Viņš teica, ka patiesībā ir vieglāk palīdzēt nementavai cilvēkiem. Kāpēc? Viņš saka, ka tas ir tāpat, kā lietot modernās medicīnas līdzekļus. Ja tu lieto daudz, kādas noteiktas zāles, tavs ķermenis pamazām pierod. Tāpat ir ar sikarei. Mentavai cilvēki daudz nāk pie sikarei un daudz izmanto šamaņa palīdzību. Pie mentavajiem nepiedarošus cilvēkus viņš var izārstēt vienā vai divās apmeklējuma reizēs. Un viņa tetovējumi, vai tie pierāda, ka viņš ir šamanis? Un kāda ir to nozīme? Šīs līnijas parāda to, ka viņš ir šamanis, dziednieks. Un jo vairāk līniju cilvēkam ir, tas nozīmē, ka viņš ir izārstējis daudz pacientu. Un tā kā mēs redzam, ka viņa ķermenis rokas ir gandrīz pilnīgi notetovētas, viņš teica, ka tas nozīmē, ka viņš ir daudzus izdziedinājis. Viņam ir ļoti daudz pieredzes. Citiem cilvēkiem var redzēt arī dzīvnieku tetovējumus uz krūtīm. Tas nozīmē, ka viņi ir mednieki. Un ja uztetovēts ir cilvēks, tas nozīmē, ka mentavais ar šo tetovējumu kaut kad pagātnē ir izdarījis slepkavību. Vai gari visur pasaulē ir vienādi, vai atšķirās, piemēram, mentavaju gari no eiropiešu gariem? Viņš saka, ka cilvēku gari visi ir vienādi, neskatoties uz to nacionalitāti. Kad tu nomirsti, tavs gars dodas uz vietu kaut kur augšā. Viņi nezin, kur šī vieta tieši atrodas un vai tur ir Dievs. Tikai to, ka gars dodas augšup uz vietu augšpusē. Pat ļaunu garu cilvēki. Viņš saka, ka ir vieta augšā, viņš nezin, kā tā izskatās vai kur tā ir, bet tur var nokļūt tikai, ja tev ir laba dzīve. Ja tu dzīvo sliktu dzīvi šeit uz zemes, tad tevi nepieņems tur augšā. Kāds ir cilvēka uzdevums šajā pasaulē? Kāpēc mēs esam šeit? Why we here? Dzīves mērķis ir pirmkārt darīt labu, un otrkārt veidot tik daudz pozitīvu attiecību ar cilvēkiem, cik iespējams. Paklausot Laulau šamaņa novēlējumiem, ekspedīcijas komanda dodas tālāk Sīverutas salas džungļos. Viņiem iet ātrāk. Laikam tikai 2 laivā. Tad upe palika viena saklāva. Bija skaidrs, ka konkrēto laivu šādā veidā konkrētās vietas iekarot neizdosies, būs jāmeklē citi ceļi. Nebija nevaina.
Di dalam naik ke atas saja ya. Grūti. Nevarētu teikt, ka viņi tā kā iesaistās, teikt, nu redz, Baltija nevaram tikt. Nē, viņi tur lec ārā dubļos un tur tā. Bet tiešām viņi pirmo vai otro reizi dzīvē uz turien brauc, ka saprot, ka šajā laikā, nu, kad ūdens līmenis ir tāds, ka tur izbraukt nevar. Nevar jau būt, ka tas koks vakar nokrita un šodien vairs nevar izbraukt, bet, nu labi, lai mēs to neuzzinām. Motoriņu pacelt laicīgi. Nepacēlās laicīgi, aizķērās, ka reizēs motori. Nu, tas nekas. Tā būtu aizgājis. Varam iet tālāk. Es vispār nesaprotu. Tā kā viņi nezinu, taupīt. Nu, nē, nu, tas, par ko mēs vispār paši savā starpā runājām, par to, vai nu viņi ir čakrē mūs pa pilnu programmu. Nu, ja viņi čakrē, tad viņi krūti čakrē, 4 stundas tur uz ūdeni, 4 ved apakaļ, lai konstatētu, ka tur nevar izbraukt ar tādu lielu laivu. Vai tiešām viņiem ir kaut kādu tādu, vajadzētu izbraukt, kāpēc nebrauksim? Nevar izbraukt. Tāda es vispār viņu loģistiku nesaprotu šeit. Es skatos, ārtā vietā mēs iesim to likt. Terlalu kali. Kan bisa pegangan apaviem. Lembek kan? Ļoti labi piemērotiem apaviem. Viņi ar basām. Kāpēc jūs te čakarēties? Tu tā var ar basām kājām arī var iet. Mēs esam arī atraduši ne tikai čaļus, kas māk braukt laivu, bet arī tarzānus. Vietējos jau vispār vērtāk būtu bijis no šejienes izsākt kāpt, ne? Nē, godīgi man neizskatījās, ka, varbūt mēs tiktu tur galā, bet noteikti ne pēc stundas, kā viņi teica, jo tās upes šaurums un sekums bija tāds, man jau viņš jau izstījās, ka jau pāris pēdējās vietās, kur mēs jau nostapējāmies, man likās, ka tā tik būs un tā arī izskatījās. Un nebūtu bijis nekāda jēga, cik tur mēs gandrīz 10 cilvēku kādā laivā pa kaut kādu tērcīti tur cīnīties. Vienkārši paņemt to laivu uz pleciem un nest pa caur džungļiem ātrāk būtu. Un tāpēc bija acīm redzam tas moments, ka ir tās mazās laiviņas no viena koka, kur ir vienkārši cilvēki sēž viens vai maksimums 2. Un viņi iet cauri tam visam, bet mēs kaut kādi 10 cilvēki tie laivā, tas vienkārši nebija reāli. Braucām pa to upi un tālāk aizbraukt nevar. Un viņiem tas ir tikpat negaidīt kā mums, jo nevar. Jo man kaut kāds tiešām plānošana, kaut kāda. Es nevaru noticēt. Es skatoties, viņiem nevaru noticēt, ka viņi varētu mēģināt mums piečakrēt. Apsties uz viņiem. Jūs varat kādu piečakrēt? Saka, nē. Nē, ja? Saka, nē. Jums jāpasaka, nē. Jā, nē. Vai? Varat pateikt? Nē. Nē. Lai kā arī ekspedīcijas pavadoņi censtos, lielā laiva ir jāgriež atpakaļ, lai līdz tumsai vēl paspētu nokļūt civilizācijā. Ilgāku laiku pavadi šeit un arī ar kaut kādu iepriekšēju pieredzi ceļojumos ir. Es saprotu, ka pie vainas droši vien ir mans skatpunkts, ka es sagaidu kaut ko no cilvēkiem, ka viņi rīkosies tā, kā es būtu gaidījis, ka viņi rīkosies. Un, ja tu redzi, ka upe paliek pa saklu, tu loģiski pieņem lēmumu, griežam riņķīnu un nemēģinam paskatīties vai uz nākošā līkumu. Ja mēs te to laivu aiznesīsim, varbūt aiz nākošā līkuma būs labāk. Bet te, man liekas, ir kaut kāds foršs fails, ka vietējiem viņiem nav pagātnes tādas, ka es vakar braucu, te izbraukt nevaru. Tas neko nenozīmē, varbūt, ka šodien var. Un es rīt atkal braukšu, tāpēc es zināšu, ka te nevar, arī neko nenozīmē, jo mazums var. Un, protams, ka tajā brīdī, kad tu redzi tās darbības un samēro ar kaut kādu savu to vērtēšanas skalu, tad tu domā, ka viņi tiešām tērēti visi. Ka kaut kas nedarbojās, ka var izpildīt pilnīgas dumības. Bet es domāju, ka tas tiešām ir tikai vienīgi no tā, kāda ir tā domāšanas veids, formula, pēc kādas tas viss tiek rēķināts pasaulē. Un atšķirās tik kolosāli, ka... Tev vietējā bija pēc acīm var pateikt. Man redzams, ka viņi turpceļā runājošo laivu. Un tie tagad prasīs, ka viņi tālāk nebrauc netikāt. Tas, vai viņi to zināja vai nezināja, ka mēs tur tiksim vai netiksim, tur būs tas ūdens vai nebūs, to, protams,
nekad mēs neuzzināsim. Bet piedzīvojums bija jebkurā gadījumā labs un foršs un bija tā vērts. Un, visādā ziņā mēs redzējām daudz tos pie upes ciematus un cilvēku satikām, kurus mēs citādi vienkārši nesatiktu. Vai ceļotāji mēģinās vēlreiz nokļūt līdz Mentavaju apdzīvotajiem Sibrutas salas džungļiem, un kā viņiem izdosies sasniegt salas skaistāko pludmali, uzzināsim jau pavisam drīz ekspedīcijas 9. sērijā. Ekspedīciju piedāvā Tūkstošu jūdžu ekspedīcijas idejas autori Edgars Zaķis un Ģirds Pakulis. Producents Attis Balodis. Operators Edgars Daugovanaks-Vanaks. Montāžas režisors Jānis Dzilne.